Mēs šovasar kaut ko ļoti gaidām. Protams, ka tas ir mūsu superbēbis. Topošā māmiņa Egita dodas uz Jūrmalas slimnīcu, lai uzzinātu visu par topošajām ģimenes dzemdībām. Superbēbi 2024 piedāvā Globifer tabletes, vienīgās Latvijā, kuras satur hēmadzelzi. Mūsu superbēbītes 2024 māmiņa Egita izbauda pēdējās grūtniecības nedēļas, un šodien ir devusies uz Jūrmalas slimnīcu, kur meitiņu sagaidīs, lai apskatītu telpas, satiktos ar vecmāti un nodotu nepieciešamo cilmes šūnu saglabāšanai. Mirklis īstenībā tuvojās arvien tuvāk un tuvāk un tuvāk. Un šodien mēs esam ieradušies Jūrmalas slimnīcā. Būs tikšanās ar manu vecmāti, lai izrunātu plānu, kārtību, ko mēs darīsim, kā mēs tiksimies, uzsāksim mūsu stāstu ar mazulīti. Šo vecmāti es iepazinos Tomasa dzemdībās. Viņa bija dežūrējošā vecmāte. Bijām, tā teikt, uz viena viļņa, vienās sajūtās. Es gribu noteikti to pašu vecmāti, jo man ļoti patikās viss, kā mums bija iepriekšējās dzemdībās. Pēc sirsnīgas atkal redzēšanās laiks paskatīties, kā šobrīd izskatās dzemdību zāle Jūrmalas slimnīcā, kur pavisam drīz sagaidīsim arī mūsu superbēbīti. Atceros gultu. Atceros, kad, te es arī Tomasu dzemdēju. Vīrs sēdēja blakus, bija te piesēdināts, un tā mēs abas divas darbojāmies, tā teikt. Krēslā. Krēslā, var iet krēslā. Skatoties, kas tās dzemdības iet uz priekšu. Paprasīja, vai gribi vai nē. Es saku, nē, un tā mums baigi forši viss tur bija. Ja viss iet ļoti normāli, tad var dzemdēt gan gultā, gan uz soliņa, gan soliņš man nav ienests, gan uz krēsla. Jo tas, tā ļoti neko nemaina. Ja bērna galdiņš tāpatās ir visas lietiņas, mēs saliekam tuvāk, lai, kas, tad mēs varam paņemt. Un tā. Katras atkārtotas dzemdības pēc grāmatas vajadzētu iet ātrāk. Ja? Bet tas nenozīmē, ka tu dzemdēsi 5. bērniņu, tad tas būs tā kā super ātri. Viņas iet ātrāk nekā pirmās. Ja? Sāpīgi jau tāpatās tas ir. Tikai tu zini, ka tas ātrāk beigsies. Par epidurālo anestēziju, ko tu domā? Nē, nevajadzēs. Mēs nelikām, ja? Man abi bērni, tāpēc, ka man ļoti ātri dzima. Tas bija tikai 3 stundas slimnīcā. Tad tur nebija, kā man teica, nevajag to. Jā. Arī skatoties, kādu atvērumu tu atbrauks. Ja liksies, ka tev ļoti sāp un tur ir maz, tad, ja tas būs traki, tad, protams, anestēzija ir jāliek. Tamdēļ viņa ir izdomāta, lai pie kam viņa tagad ir pavēlti. Tā kā var izmantot sievietes. Tas ir ļoti, ļoti labi. Jūrmalas slimnīcā pieejams arī ūdens dzemdības, kas pēdējos gados kļuvušas arvien populārākas. Tad gan jāslēdz līgums ar vecmāti, lai varētu pienācīgi sagatavoties lielajam notikumam. Bet tas, protams, nav vienīgais veids. Šādi notiek dzemdēšana uz soliņu. Aiz mugurītes mēs saliekam, vai noliekam vīru, vai noliekam spilvenus un tā. Un tad, kad bērniņš jau slīd uz leju, tad, ja tev šāda poza patīk un tu savādāk nekā nevar, visi rādītāji ir labi, tad mēs varam arī dzemdēt šādi. Diezgan interesanti. Jūs bija arī piefiksējis uz bumbas, kā es iesēžos, man kaut kā viss atvieglinās, visi muskuļi iegurņas. Tas tieši tā, tas ir kā kuram cits apsēdīsies uz bumbas un nemaz viņa tā nepalīdz. Tāpēc ir jāmēģina. Šis ir domāts starp kājām. Šito guļus uz sāniņu gultā, viņu var likt tā, lai tās kājas nesaskarās kopā. Tas ir arī starp kontrakcijām, Tas ir tieši starp kontrakcijām vai kontrakciju laikā, tas ir pilnīgi vienalga. Tas ir domāts šitam pašam, viņu var nolikt pie gultas un uz viņa aptupties un kaut kā tā, lai es saku, tās pozas dzemdību laikā ļoti jāskatās, kā kuram palīdz. Un tad vēl no tādiem palīga līdzekļiem mums ir bumbas. Un tad arī kājas plati. Un riktīgi iesēdies tā kā uz viducīti, un tad var skatīties to aplīti pa pulksteņa rādītāju virzienu, vai mazāku, vai tad pat tādu lielāku var taisīt. Bet šitas ir līdz vienam brīdim tikai, vai ne? Šitas ir līdz pilnam atvērumam. Tad, kad dzemdas kakliņš taisās vaļā. Tad, kad jau ir pilns atvērums, tad mēs vairs nesēžam, jo tad mēs nelaižam to bērnu laukā. Šitas man bija pašai instinktīvi. Mēs aizgājām uz tualeti. Es teicu Oskaram, ejam uz tualeti, un es sēdēju uz podu, un tur vienkārši apļojos. Jā, redz, un sieviete jau pat arī daudzreiz jūt, kā viņai laikam, vajag.
Kad dzemdību zāle apskatīta, Egite dodas uz vienu no ģimenes palātām, kur pēc dzemdībām vecāki pavadīs pirmās dienas kopā ar meitiņu. Nu tā, Egita, šitā tad būs mūsu istabiņa. Cik tā ir skaisti. Jā, Ļoti un arī ir tualete duša, kas ir vissvarīgākais. Svarīgākais nav televizors, bet svarīgākais ir tualete duša. Egita uzreiz pastāsta arī par to, ka dzemdību laikā vēlēsies paņemt cilmes šūnas, un Jūrmalas slimnīca ir viena no tām, kuru vecmātes ir apmācītas to profesionāli izdarīt. Saprotam, ka tā ir īstenībā ļoti vērtīga lieta, kā tev ir saskaršanās ar šo ņem visu. meitenes, ņem, jā. Jā, tā kā mēs arī gribēsim izmantot priekš sevis šo iespēju, man liekas, tas ir kaut kas unikāls. Jā, iepriekšējās reizēs neņēmām, jā? Nē. Kad tev tas dzemdību datums? Nu, mums Tad tur īsti 21. sanāk. jūnijas ir. Vasaras saulgriezis. Jā, man vārdiena Arī. Tā kā interesanti, kā būs. Jūrmalas slimnīcu lielajai dienai izvēlas ne tikai tuvākās apkaimes grūtnieces, bet brauc no visas Latvijas. Plašāka informācija par dzemdību nodaļu atrodama slimnīcas mājaslapā, lai Egitai viegla un maģiska satikšanās. Nu ko, tad jau pavisam drīz tiksimies dzemdībās.